Чао вісім, всем привет, честь пани и панове. Так, очередной тур Национальной спидвейной лиги или Краева лига Жужлова. Так, сегодня мы на своем байке принимаем старт Гнезно, который сейчас является лидером. Первая домашняя гонка у нас закончилась таким непростительным поражением. В гостях мы в Германии взяли победу. Что будет сегодня, узнаем по окончании последнего заезда или уже где-то к 10-му. Bez tiesneša. Sveicam šīs dienas sacensību tiesnesi Artūru Kušmiežu. Aplausi. Ultrapurstar Gniezno komanda. Керівник дружини Радослав Маєвський. Ar pirmo numuru Kevin Pfeiffer. Numur 2 Kasper Henriksson. Numur 3 Adrian Gala. Numur 4 Adam Ellis. Numur 5 Sam Masters. Numur 6 Patrik Budņak. Un numur 7 Marcel Juskovjak. Daugavpils Lokomotīve! Komandas treneris vienīgais un neatkārtojamais Nikolajs Kokins! Numur 9 Евгений Kastigovs. Numur 10 René Pach. Numur 11 Emil Braum. Numur 12 Oļegs Mihailovs. Numur 13 Daniels Kolodinskis. Numur 14 Nikita Kaliņš. Numur 15 Arčams Juhno. Un numur 16 Damirs Filimanovs. Celiņa ar sarkano ķiveru Lokomotīvas rindēs Evģēnijs Kastigovs. Uz otrā celiņa ar dzelteno ķiveru viesu rindās Kevins Pfeiffers. Uz trešā celiņa ar zilo ķiveru mūsu komandas jaunaņais, kurš ļoti labi aizvadījis pirmās divas sacīkstes no Dānijas Emils Braums. Un uz ceturtā celiņa ar balto ķiveri Adrian Gala. Tātad Kostika.
braucienā ar laiku 68,72 sekundes izcīnīja Jevgenijs Kastigos! Otrajā vietā Kevins Pfeifers un trešajā vietā Emils Brauns. Tas nozīmē, ka pirmajā braucienā uzvara ar rezultātu 4-2. Brauciens un, protams, ļoti interesants solās būt brauciens, jo viesu juniori visnotaļ labi ir aizvadījuši pirmās divas sacīkstes šajā sezonā. Pastīsimies, kā klāsies mūsējiem, bet par visu pēc kārtas. Uz pirmā celiņa ar balto ķiveri Patriks Budņaks, uz otrā celiņa ar sarkano ķiveri Daugavpils Lokomotīvei Artjoms Juhno, uz trešā celiņa ar dzelteno ķiveri Marcels Juškovjaks un uz ceturtā celiņa ar zilo ķiveri Nikita Kauliņš. Tātad Budņaks, Juhno, Juškovjaks un Kauliņš junioru brauciens šeit pat Daugavpilī. Un informācija arī skatītājiem pēc Jūs paši visu redzējāt, es domāju, ka kā jau ierasts pirmajā virāžā. Otrajā braucienā uzvaru izcīna Patriks Budņaks, kā jau teicu, junioru līnijā viesu komandas sastāvā izstās diezgan solīdi pirmajās divās sacīkstēs, un arī tagad mēs par to varam pārliecināties. Patriks Budņaks izcīna uzvaru šajā braucienā. Otrajā vietā Nikita Kauliņš ilgstoši viņš centās apdraudēt Budņaku uzvaru, šoreiz neizdevās, bet trešais finišs Artjoms Juhno, tas nozīmē Daugavpils Alija 75. Pirmā celiņā ar zilo ķiveri mūsu komandas rindās redzēsim Oleku Mihailu. Uz otrā celiņā ar dzelteno ķiveri viens no pretinieku komandas līderiem Sams Masters. Uz trešā celiņā ar sarkano ķiveri Daugavpils Lokomotīvei Daniils Kolodinskis. Un uz ceturtā celiņā ar balto ķiveri viesu komandas rindās Kaspars Henriksons. Nebūs viegli Mihailam Kolodinskim, kā jau teicu, Sams Masters ļoti labi aizvadījis pirmās divas sacīkstes šajā sezonā, un ne tikai šajā sezonā ļoti labi pazīstams speedways, ir pietiekami pieredzējis daudz, kur ir braucis, tā ka noteikti viegli nebūs, un, protams,
Nu ko, Sams Masters izcīnīja savu pirmo uzvaru šīs dienas sacīkstē. Viņa laiks 71,25 sekundes. Pirmajā vietā Sams Masters, otrajā vietā Oļegs Mihailovs un trešajā vietā Daniels Klodinskis. Vēl viens neizšķirts. 3-3 trešajā braucienā. Tas nozīmē, ka summā Daugavpils Lokomotīvi saglabā 2 punktu pārsvaru, 10-8. Budņaks un uz 4. celiņā ar sarkano ķiveru mūsu komandas rindās Renē Baks, kurš ļoti aktīvi šonedēļ trenējās tepat Daugavpilī, un pastīsimies, vai tas nesīs arī kādas augļus, jo pagaidām netik spilgti viņš ir iesācis šo sezonu mūsu komandas rindās. Protams, no leģionāriem vienmēr gribās vairāk, tā ka redzēt. Šis brauciens kritiens Renē Baham, arī tā, ka Renē Baham. Uz 3. celiņā ar balto ķiveri Patriku Budņāku, diemžēl 4. celiņā. Brauciena laiks 71,13 sekundes. Uzvaru šajā braucienā izcīnīja Nikita Kaliņš! Dāmas un kungi, vēlreiz Nikita Kaliņš! Otrajā vietā Patriks Budņāks, trešajā vietā Adams Elis. Šī brauciena rezultāts kārtējs neizšķirts. Bez izmaiņām šajā braucienā, protams, rezultāts joprojām par labu Lokomotīvai 13-11 pēc fantastiskā Nikitas Kaliņa snieguma 4. braucienā. Bet tagad tā jau ir vēsture un jāiet tālāk uz 5. sacensību braucienu. Uz 1. celiņā ar balto ķiveri vieskolas rindās Adrians Gala. Uz 2. celiņā Daugavpils Lokomotīva sarkanā ķivere Emīla Brauma. Uz 3. celiņā ar dzelteno ķiveri vieskolas rindās Ādams Elis un uz 4. celiņā ar zilo ķiveri Daugavpils Lokomotīvai Oļegs Mihailovs. Tātad Gala, Braums, Elis, Mihailovs. Tāds ir dalībnieks 8.5. braucienā. Atgādina vēlreiz, ka rezultāts 13.
kārtējais brauciens, kārtējais neizšķirts, 4. neizšķirts pēc kārtas. Uzvaru šajā braucienā ar laiku 70,85 sekundes izcīnīja Adrians Galvaņam pirmā uzvaru un pirmie punktu šīs dienas sacensībās. 2. vietā šoreiz Emīls Breuns un 3. vietā Oļegs Mihailovs. Baltā ķivere vieskomandas rindās Kaspars Henriksons. Uz 2. celiņa ar sarkano ķiveri Daniels Kolodinskis Lokomotīvē. Uz 3. celiņa ar dzelteno ķiveri Kevins Pfeifers un uz 4. celiņa ar zilo ķiveri mūsu komandas rindās Artjoms Juhno. Nu ļoti smags brauciens varētu būt mūsu komandai, tāpēc ļoti nepieciešams līdzjutēju atbalsts. Lokomotīvē līdzjutēji aplausi! Diemžēl 6. braucienā arī pirmais zaudējums šīs dienas sacīkstēs un pirmo reizi šodien esam zaudējuši ar rezultātu 2-4 zaudējuši šajā braucienā. Uzvarotajā izcīna Kaspars Henriksons, viņam līdzīgi kā galam ne tikai pirmie punkti, bet uzreiz arī uzvara. 2. vietā šajā braucienā Daniels Kolodinskis, 3. vietā Kevins Pfeifers un, diemžēl, Artjoms Juhno šoreiz. Startēs Renē Bachs, ļoti ceram, ka izdosies rehabilitēties par neveiksmīgo kritienu pirmajā viņa piegājienā. Uz 2. celiņa redzēsim Marcelu Juskovjaku, viņam arī neveiksmīgs pirmais brauciens. Uz 3. celiņa ar sarkano ķiveri Jevģeņijs Kastigovs, kurš ļoti labi aizvadīja savu pirmo braucienu. Un uz 4. celiņa ar dzelteno ķiveri viesiem Sems Masters. Ļoti labs dalībnieks sastāvs. Dzelteno ķiveri Sems Masters, diemžēl bez Kastigova atkārtotais starts. Nu, ļoti
Septītā brauciena laiks 71,65 sekundes. Uzvaru šajā braucienā izcīnīja Renē Pach! Lokomotīvē! Otrajā vietā finišēja Sevskis. Uz otrā celiņa ar balto ķiveri vieskomandas rindās Adrians Gala. Uz trešā celiņā ar zilo ķiveri šīs dienas lielais pārsteigums Nikita Kaliņš. Un uz ceturtā celiņa ar dzelteno ķiveri Adam Elis. 8. brauciens Koladinskis Gala Kaliņš Elis. Un jāsaka, ka šo Laikam nav pat jāsaka, kāds ir bijis rezultāts šajā braucienā. Viss kā parasti, rezultāts 3-3. Šī brauciena laiks 71,25 sekundes. Un uzvaru šajā braucienā ar skaļiem jūsu aplausiem izcīnīja Daniels Koldinskis. Otrajā vietā finišēja Adrians Gala un trešajā vietā Adam L. Kalduets Kostegos ar Bahu, bet šoreiz, protams, citā secībā un ar citiem pretiniekiem. Uz pirmā celiņa viesiem ar dzelteno ķiveri Kevins Pfeifers. Uz otrā celiņa ar sarkano ķiveri mūsu komandas rindās Jevģenijs Kastigovs. Uz trešā celiņa ar balto ķiveri Kasper Henriksson. Un uz ceturtā celiņa ar zilo ķiveri Renē Pachs. Nu ko, Kostigovs un Pahu vēlreiz šis te duets, šoreiz pret Pfeifferu un Henriksonu. Kā vienmēr, arī šajā braucienā rezultāts 3-3. Šī brauciena laiks 70,31 sekunde, un uzvaru šajā braucienā izcīnīja Jevģenijs Kastigovs Lokomotīvē. Otrā vietā finišēja Kevins Pfeifers, trešajā vietā Kaspars Henriksons, diemžēl Renē Pach.
viens un 10. braucienā uz pirmā celiņa Daugavpils Lokomotīva ar sarkano ķiveri Emīls Braums. Uz otrā celiņa viesiem Patriks Budņāks, viņam baltā ķivere. Uz trešā celiņa ar zilo ķiveri Oļegs Mihailovs un uz ceturtā celiņa ar dzelteno ķiveri Sems Masters. Ļoti smags brauciens mūsu komandai, ļoti atbildīgs brauciens Braumam un Mihailovam, jo pretinieku komandas līderis Sems Masters un arī Patriks Budņaks šodien braucis ļoti labi. Abiem pirmajās divos braucienos pa 5 punktiem. Nu, Mihailovam un Braumam sacensības sākums nav bijis tik veiksmīgs, bet cerams, ka 10. braucienā beidzot izdosies kādam no viņiem arī braucienā uzvarēt. Daugavpils Lokomotīvas līdzjutēji! Aplausi Loko! Desmitā brauciena laiks 70,47 sekundes. Uzvaru šajā braucienā izcīnīja Oļegs Mihailovs. Otrajā vietā Sems Masters un trešajā vietā Emīls Braums. Un dāmas un kungi, vai jūs spējat noticēt? +2 Daugavpils Lokomotīvai ļoti svarīgi pamēģināt vēl palielināt savu pārsvaru 11. braucienā. Uz pirmā celiņa viesiem ar balto ķiveri Adam Ellis. Uz otrā celiņā mūsu Lokomotīvas rindās ar zilo ķiveri Oļegs Mihailovs. Uz trešā celiņa viesiem ar dzelteno ķiveri Kevins Pfeifers. Un uz ceturtā celiņa Lokomotīvai Jevģēnijs Kastigovs, protams, ar sarkano ķiveri. Ellis, Mihailovs, Pfeifers, Kastigovs. Tāds ir dalībnieks sastāvs 11. braucienā. Ļoti svarīgs braucienam numur 11. Vēlreiz atgādināsim dalībnieku sastāvu šajā aizraujošajā braucienā. Uz pirmā celiņa ar balto celiņu būs Adams Ellis. Uz otrā celiņa ar zilo ķiveri mūsu komandas rindās Oļegs Mihailovs. Uz trešā celiņa ar dzelteno ķiveri viesiem Kevins Pfeifers. Un uz ceturtā celiņa ar sarkano ķiveri Lokomotīvas rindās Jevģēnijs Kastigovs. Dāmas un kungi, skaļi aplausi Mihailovam un Kastigovam! Kārtējs kritiens šīs dienas sacensībās, protams, kā ierasts tiesnesis skatīs.
Atklāt griežamies pie mūsu ierastās realitātes. Šī brauciena rezultāts 3-3, kā ierasti, un šī brauciena laiks 71,40 sekundes. Uzvaru šajā braucienā pirmoreiz šodien izcīna Ādams Elis. Otrajā vietā finišēja Oļegs Mihailovs, savukārt Jevģeņijs Kastegos šoreiz finišēja trešajā vietā. Sastāvs, un šis varētu būt viens no atslēgas braucieniem, jo ir interesants juniora duelis Juhno pret Juskovjaku, un ir interesants leģionāru duelis Henriksons pret Breumu. Ja izdotos uzvarēt abos šajos mikromačos, tad Lokomotīva izdotos palielināt arī savu pārsvaru summā. Šajā braucienā uz pirmā celiņa ar zilo ķiveri Lokomotīvai startēs Arcoms Juhno, uz otrā celiņa ar dzelteno ķiveri viesiem Kaspars Henriksons, uz trešā celiņa Lokomotīvai ar sarkano ķiveri Emils Breums un uz ceturtā celiņa ar balto ķiveri viesiem Marcels Juskovjaks. Juhno, Henriksons, Breums, Juskovjaks. Vēl viens 3-3, savu mikrodueli Juhno uzvarēja, diemžēl Breumam neizdevās, un līdz ar to neizdodas mums palielināt savu pārsvaru, bet plus ir tāds, ka joprojām saglabājam 2 punktu handikapu pret viesiem. Šī brauciena laiks 70,87 sekundes. Uzvaru šajā braucienā izcīnīja Kaspars Henriksons. Otrajā vietā finišēja Emils Breums un Arcoms Juhno savu. Jūs esat apgatavi! Daugavpils! Pirmais celiņš, dzeltenā ķivera viesiem Sems Masters. Uz otrā celiņā ar ļoti skaļiem Daugavpils aplausiem Nikita Koliņš. Uz trešā celiņā ar balto ķiveri Adrians Gala un uz ceturtā celiņā Lokomotīvai sarkanā ķivere Danijls Kolodinskis. Kas par braucienu, dāmas un kungi, diemžēl ar neveiksmīgām beigām
Varējām pat uzvarēt šajā braucienā beigās. Diemžēl finiša taisnē izlaižam neizšķirtu un uzvaru šajā braucienā izcīnīja Sems Masters ar laiku 70,94 sekundes. Nu, tas bija izspīdojis, kādu mēs mīlam. Diemžēl ar neveiksmīgām beigām mūsu komandai, bet nekas vēl nav zaudēts. Otrais šajā braucienā dalījies Kolodī. Četrpadsmitais brauciens, dāmas un kungi, pirmais celiņš Adam Ellis, dzeltenā ķiverē. Uz otrā celiņa superskarš atbalsts Jevgeņijs Kastīgos. Uz trešā celiņa Adrian Gala ar balto ķiveri, bet uz ceturtā celiņa atkal skaļi aplausi Emīl Breuma Lokomotīvei. Daugavpils, vai jūs esat šeit? Nedzirdu! Lokomotīvei! Daugavpils Lokomotīvei! Bravo mūsu puišiem 14. braucienā uzvaru izcīnīja Jevgeņijs Kastīgos! Bravo! Otrajā vietā finišēja Adams Ellis, bet trešajā vietā Emīls Breums un beidzot atkal esam uzvarējuši kādā braucienā 4-2. Brauciens šodien skaistajā svētdienā, skaistākajā pilsētā Latvijā Daugavpilī! Pirmais celiņš, sarkanā ķiverē, jūsu ovācijas, Daniels Kolodīckis! Uz otrā celiņā ar dzeltenā ķiveri viesrindās Sems Masters. Uz trešā celiņā ar zilo ķiveri no Daugavpils Oleks Mihailovs. Un uz ceturtā celiņā ar balto ķiveri Kasper Henriksson. Dāmas un kungi, jūsu ovācijas! Pēdējais brauciens, vai jūs to jūtat? Loko! Daugavpils! Visi kopā! Daugavpils! 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 Skarāk! Daugavpils! Aiziet! Lokomotīvs!
Viņa Uģis Mihailovs, trešajā vietā Daniels Kolodinskis, 3 pret 3 šajā braucienā, 6 pret 40. 7 punkti Emīlam Brauman, 5 pāris demonstrē komandas līderis Bonusiņš Henriksona. Всех с тяжелой, домашней, усердной работы, гонкой, победой. Не знаю даже, как и сказать, 46-44. И как я говорил, все решилось в последних заездах. Практически все время было ничья, 3-3. Но все-таки выцарапали на тоненького победу у лидера лиги «Старт» Гнезна. И на этом всем до свидания. Пока-пока, до новых встреч. Еще раз всех с победой!